Nākamais solis ir doties uz iepirkšanos PancakeSwap, redzat šeit. Un šis solis arī ir ļoti, ļoti svarīgs, jo, kad meklējam PancakeSwap, ir svarīgi uzrakstīt pilno nosaukumu. Ko tas nozīmē? Pat ja jums parādās PancakeSwap, jums joprojām ir jāuzraksta pilnais nosaukums un jāpārliecinās, ka adrese ir PancakeSwap. Tagad jūs to redzēsiet šeit. Ja nospiedīsiet uz PancakeSwap, jums jāpārliecinās, ka beigās ir PancakeSwap. Ja redzat kādu burtu pirms finance, kas nav PancakeSwap, tas var būt krāpšana, saprotat. Nu, kā redzat, mēs esam uz Swap galvenās lapas. Pirmais, kas jādara, ir savienot maku. Nospiežam uz Tonnest un izvēlamies Trust. Labi. Mēs nospiežam uz savienot, un jūs redzēsiet, ka augšpusēji parādās maka informācija. Un vairs nav iespējas savienot, tas nozīmē, ka mēs jau esam savienoti. Šeit, redzat, man ir neliela BNB bilance, un otrs pāris ir caka, tāpēc, ko mums jādara, ir jāiet uz caka un atkal jāpievieno Bitcoin līgums, un redzat, ka šeit parādās iespēja importēt. Nospiežam un zemāk parādās. Nākamais solis. Ir svarīgi arī neizmantot visu maksimālo summu, kas jums ir, jo vienmēr jāatstāj vismaz $1, lai varētu samaksāt gāzes maksu, jo pretējā gadījumā jums parādīsies kļūda un jūs nevarēsiet iepirkties, saprotat. Šajā gadījumā es šeit ievietošu 75% un redzat, ka šeit man parādās, ka ar šiem $5.64 varu nopirkt 18 bitcoin. Tātad šo mēs ņemam. Un nākamais solis ir ļoti svarīgs, jo, ja mēs to neizdarīsim, var parādīties kļūda. Jums jāiet uz slīdēšanas lapu. Un šeit jāievieto 5%. Jo, kā jau zināt, ir maksa, un ja neievietosiet 5%, tas neļaus, saprotat. Nospiediet uz Swap, un, kad to izdarīsiet, tas lūgs apstiprināt darījumu. Dažreiz tas var aizņemt brīdi. Nospiežat uz apstiprināt, un tagad redzēsim, vai tas izpildīsies. Lieliski!